4, 4, 4. Tu nāc ārā. Tu ieeji likteņa durvīs un apsolījuma piepildījumā. Tu nāc ārā no uguns, no ciešanu krāsnas. Tavs process ir beidzies, un tu ieeji apsolījuma piepildījumā. 4, 4, 4 nozīmē likteņa atvērtās durvis. Tas arī nozīmē vīrietis. Dievs apstiprina, ka tavs vīrs nāk vai tava sieva. Dievs saka, ka tagad ir tava apsolījuma durvis ir šeit. Iepriekš runājām par to, ka tu esi uz sliekšņa un eji caur pāreju. Dievs saka, ka tu nāc ārā no tās sezonas un eji cauri atvērtām durvīm. Atvērtas durvis ir procesā. Ja redzi veselu rindu ar četrniekiem 4, 4, 4, 4, 4, 4, tad Dievs saka, ka tagad tās ir atvērtas. 7, 7, 7 nozīmē pabeigts, pilnīgs Dieva darbs, Dieva process. Dievs ir pabeidzis perfektu darbu tavā dzīvē, un vesela rinda ar septiņniekiem. Tas ir perfektais darbs, ko Dievs darīja, ir tagad pabeigts. Ja Dievs rāda vairākus ciparus rindā, tad tas nozīmē, ka tas ir daudz tuvāk, kā tas bija iepriekš. Tu nāc ārā no tās sezonas un ieeji derībā ar savu vīru. Tu gāji cauri ugunī, un tagad nāk apsolījums, paaugstinājums, finanšu pieaugums. Tas apsolījums, ko Dievs tev ir teicis, tas piepildās. Tas notiks Dieva laikā, un neviens to nespēj saturēt. Pārbaudi sezonu, kurā tu esi. Dievs tev to atklās. Dziesma, ko Dievs deva, es nāku ārā. Dziesma ir no Troļu filmas. Dziesmas vārdi ir šādi. Es nāku ārā, es gribu, lai pasaule zina, man tas ir jāparāda. Es nāku ārā kā saule pēc lietus. Tu biji lietainā sezonā, kur vētras sita tevi, gāza tevi, notrieca. Kad iznāc no vienām grūtībām, uzreiz nāca nākamās grūtības. Dievs saka, ka tu nāc ārā kā saule pēc lietus. Jēzus spīdēs uz tavu dzīvi un būs dziedināšanas staros. Šī jaunā sezona, kas nāk, kurā ieeji, prieka sezonā, apsolījuma piepildījumā, kas liks aizmirst sāpes no smaguma, aizmirst sāpes, kas bija lietu sezonā. Ražai vajag lietu un vajag saule, lai augtu. Ja pārāk daudz saules un nav lietus, tad raža nomirst. Vajag balansu, vajag virsotnes un ielies. Dziesmas vārdi turpinās. Gatava spīdēt, nav laika spēlēties. Tu nāc ārā un spīdēs ar Dieva godību. Jūtos labi, iešu un ņemšu to, ko gribu, parādīšu ikvienam, kā es eju uz priekšu. Tā ir Dieva godība, kas spīd tevī, kas pievelk citus pie tevis. Tu pati to neredzi, bet citi to redz, kā kukaiņi lido uz gaismu. Cilvēki tiks pievilkti uz gaismu, kas tevī. Arī tavs vīrs tiks tev pievilkts dēļ šīs gaismas. Tava autentitāte. Nāk tikšanās, sagatavojies, nopērc jaunu kleitu, Esteres skaistumkopšana, sagatavo sevi, kop sevi. Tu pavadi laiku ar Dievu un ir daudz svarīgāk par iekšējo cilvēku kā par ārieni. Tas, kas iekšā, tas nāk uz āru. Rūpējoties par iekšējo cilvēku, tas būs redzams. Tu biji izolācijā un tagad nāc ārā no tās un to visiem parādīsi un izstarosi Dieva godību. Skaties uz mani tagad, kā mana pārliecība aug. Čaļi ir iespaidoti ar punktiem, ko es krāju. Tas runā par paaugstinājumu. Gadus atpakaļ Dievs man rādīja, ka nāk finanšu palielināšana manā dzīvē, un tajā brīdī es biju iestrēgusi, biju vientuļā māte, nebija palīdzība ne no viena, tikai Dievs. Biju tūkstnešu sezonā, bija manna, bija ikdienas lietas, kas nepieciešams, bet nebija pārpilnība. Savā jaunajā darbā spīdēju, jo Dieva labvēlība bija apkārt. Dieva labvēlība, kas izstaros no tevis, un tas atstās iespaidu. Un tas neapstājas. Tie redzēs, ka tu nepadevies. Tu centies, cēlies pilna prieka, tava sirds nostāja panāks, lai tev izrāda labvēlību. Skaties, kā visiem atkaras žokļi, kad es kustinu gurnus. Viņa iznāk, viņa nāk, ir laiks nostāties stingri, parādīt pasaulē, ka es nāku ārā.
Tavs vīrs izrādīs tev labvēlību, pārsteigts par tevi, ir kaut kas par tevi, kā nav ar citiem. Viņš ir tik ļoti piesaistīts un nav nozīme, ar ko pagātnē bija kopā. Tu esi viņa vienīgā, kā magnēti tiekat pievilkti kopā. Tu nāc ārā un tavs vīrs nāk un redz tevi, apskauj, mīl tevi, tu iekāp jaunās durvīs ar iespējām. Dievs parāda savu labvēlību, tev, likteņa palīgi, durvis, kuras vajag atvērt tavā dzīvē, tie vēlēsies un būs spējīgi. Dabūt tevi pāri tam slieksnim, vai tas būs tavs vīrs. Tu izskatīsies kā Jēzus, pilna godības, tevi Dievs attīrīja, tā bija grūta sezona. Tu tika veidota, pārmainīta. Dievs tik daudz darīja tevī, ikdienas lietas, kam gāja cauri, Bībeles lasīšana, attīrīja tevi. Dievs saka, tu nāc ārā un tu iekāp likteņa durvīs. Atklāsmes grāmata 3:8. Es zinu tavus darbus, redz, es tavā priekšā esmu devis atvērtas durvis, ko neviens nevar aizslēgt. Tev ir maz spēka, un tomēr manu mācību tu esi turējis, un neesi aizliedzis manu vārdu. Un kad nāk tavs noteiktais laiks no Dieva, neviens nespēj aizvērt tās durvis. Dievs zina, ka tev ir palicis pavisam maz spēka, bet viņš ir turējis savu vārdu tev, un viņš zina, neskatoties uz to visu, tu neesi noliegusi viņa vārdu. 1. Korintiešiem 16:19. Jo man atvērušās plašas durvis sekmīgai darbībai, bet arī pretinieku daudz. Atvērtas durvis uz laulības apsolījumu. Viss, ko Dievs ir tev apsolījis. Paaugstinājuma durvis, bet ir arī daudz pretinieki. Tāpēc, ka celies pret pretiniekiem, nenozīmē, ka nepiepildīs Dievs savu apsolījumu, vai arī nenesīs pārmaiņas tavā dzīvē. Dievs ir tas, kurš dod tev atvērtas durvis, un ienaidnieki nevēlas, lai par tām cauri. Dievs ir atvēris durvis efektīvam darbam, kas būs tev par labu. Apostuļu darbi 14:27. Tur nonākuši un sapulcējuši draudzi tie stāstīja, ko Dievs ar tiem bija darījis, un kā viņš pagāniem bija atvēris ticības durvis. Dievs atvērs, un neviens nevarēs aizvērt, tāpēc, ka tu esi bijusi uzticama. Lielāka autoritāte, lielāks svaidījums, zīmes un brīnumi. Tavs noliktais laiks ir atnācis, lai Dievs apstiprina, ja šis vārds ir tev.